kadrēšana. Lai norādītu jaunās attēla robežas kadrējumu, ar pelni nospiežot un turot kreiso taustiņu, novelk iezīmējumu laukumu un tad galvenajā izvēlnē izvēlas Edit Crop Selection. Iezīmējumu laukums programmas logā tiek attēlots ar pelēku taisnstūri. Lai mainītu iezīmējumu robežas, ar kursoru uzbrauc uz iezīmējumu laukuma robežām, mainās kursora izskats uz apusē bultiņu, un, nospiežot un turot peles kreiso taustiņu, pavelk laukuma robežas attiecīgi pa labi vai pa kreisi, vai arī uz augšu un uz leju. Iezīmētā laukuma izmērus var apskatīt programmas loga augšējā kreisajā stūrī virs galvenās izvēles. Pirmie skaitļi norāda uz laukuma augšējā kreisā stūra koordinātām. Otrie norāda uz iezīmētā laukuma izmēriem, platumu un garumu. Trešais pēdējais skaitlis norāda uz iezīmētā laukuma proporcijām, platumu attiecību pret garumu.